Jā, šodien mēs varam kopīgi domāt gan par draudzi, gan tās dzimšanu, bet taču draudzi mēs zinām sastāv no konkrētiem cilvēkiem un īpaši no tiem, kuriem ir, kā saka, sirds pareizajā vietā. Un kad es tā domāju, redz, cik ļoti ir svarīgi, kāda ir cilvēka sirds un viņa attieksme, un diezgan ļoti daudz Dieva vārds runā par sirdi, par manu un tavu sirdi, un teica, ka no turienes rosās dzīvība. Tāpēc šodien vēlos runāt par tēmu sirds, no kuras rosās dzīvība. Kā var mums būt tāda sirds, no kuras rosās dzīvība, un kas tā ir par dzīvību? Kā mēs varam to sargāt par šodien, par to domāsim. Sirds ir sava veida dzīvības avots, un mēs varam salīdzināt, mums automātiski liekas, ka, ja mēs salīdzinām tā fizioloģiski, tad mūsu fiziskā sirds ir tā, kas, ja viņa apstājas arī dzīvība. Bet tomēr tā garīgā sirds, tas iekšējā cilvēkam, viņu var salīdzināt vēl arī kā tādu, teiksim tā, kā tādu augsni, kurā var sēt sēklu. Un Jēzus minēja par to, ka tajā laikā ļoti daudzi klausījās Dievu vārdu, varētu teikt, daudzi nāca uz dievkalpojumiem, klausījās viņu svētrunas, bet viņš teica tikai 25%, ja 1/4 daļa no klausītājiem klausās ar pareizu sirdi, un kuras nesīs augļus. Tas nozīmē, kad var nepietiek vienkārši klausīties Dievu vārdu. Nepietiek vienkārši dzirdēt vai dziedāt arī dziesmas, ja tur nav klāta sirds. Zato mēs pieaugušie, mēs zinām, kā tas ir teikt vienu un domāt citu. Īpaši bērniem mēs nereti nevaram viņiem visu stāstīt, un mēs sakam vienu, tādu varbūt versiju kaut kādu, kas notika kā cilvēki, kāpēc viņš nomira, mēs negribam viņu nobiedēt, un tad mēs zinām, kā tas ir. Vai arī, kad vienkārši mums pajautā, kā tev iet? Tad, lai neiedzinātos visos dziļumos, mēs sakām, paldies, viss labi. Tas tikai ir, protams, cita versija īstenībā. Bet mums patīk reizēm staigāt varbūt ar tādu, rezervētu, nedaudz attieksmi lietām, un reizēm mēs tieši tādu patiet pret Dievu. Es atnācu dievkalpojumu, es varu ielikt ķeksīt, es palasīju Dievu vārdu, es padziedāju dziesmas, un Dievu vārds saka, jā, jūs godājat man ar savām lūpām, bet jūsu sirds var būt tālu prom no manis. Un līdz ar to sirds ir tas centrs tavā un manā būtībā, no kurienes iziet īstā motivācija, īstās ilgas. To var saukt arī sauc par tādu, ja tā ir augsne, arī kā tāda garīga dzemde, kas var tiek apaugļot ar dažādām domām. Teiksim, ir kāda doma, un tavā sirdī viņa iekrīt, un tas sāk tev motivēt, te parādās motivācija. Es nezinu, piemēram, kāds varbūt grib tik ļoti ceļot, ka viņš sirds visu laiku par to domā, viņš nespēja izmest ārā, un visu, ko no šī prāta viņš mēģina, visu, ko darīt, lai krātu naudu, varētu aizbraukt ceļojumā. Tad viņa sirds ir pārņemto. Atkal kāds puisis no sirds iemīlās kādā meitenē, un viņš ir pārņemts, viņš domā par viņu, viņš viņai raksta, viņš viņu mēģina komunicēt, viņš mēģina kaut kādā tik klāt, viņš ir pilnībā paralizēts, viņa sirds ir pārņemta, viņa ir iekritusi viņa sirdī, viņš neko nevar izdarīt, vienkārši viņš ir pārņemts. Līdz ar to, un tā ir tā vieta, no kurienes nāk šī dzīvība, šī rīcība, mūsu domas. Bet tajā pat laikā, Dieva vārds saka, mēs arī zinām, ka sirds var būt arī nocietināta. Sirds var būt arī salauzta. Teiksim, tam puisim tā meitene neatbild. Es domāju, ka daudz puiši un daudz mēs gājuši cauri skolas laikā, vai pēc tam, kad tev ir iepaticies kāds, un viņš nav atbildējis, viņa sirdī nav tas pats, un jūsu sirds nesavījās, un tev sirds ir salauzta. Un mīlestības problēma ir tad, kad tu gribi mīlēt, un tev neatbild pretī. Bet tad, kad divi, kas ļoti mīl un viens otram atsaucās,
tad ir tas, nezinu, ko sauc par mīlestību apusēju. Ja, un līdz ar to mūsu sirdī šīs lietas ir. Mūsu sirds var būt arī vienaldzīga. Ja, teiksim, viens ļoti mīl, un otrs vienkārši ir vienaldzīgs. Viņš negrib ļaut tam cilvēkam ienākt savā sirdī. Reizēm sirds var būt izmisusi, ja, kad mēs nezinām, kas notiek, neziņa, izmisums. Sieviete brauc ar mašīnu, kaut kas notiek mašīnai, viņa paliek uz ceļa, viņai ir izmisums. Ko darīt? Ne, es zinu, ko tur skrūvēt, vērt vaļā, atver kaputu, te kā ātri pat aizver. un ir, mums var būt izmisums, arī vīriem, protams, kas nesaprot no mašīnām daudz, piemēram, kā es. Un līdz ar to var būt daudz dažādas mūsu sirdī, ja, lietas. Varbūt nemieras, ja, neskaidrība, izbijusies sirds. Varbūt arī naidas ir pilna sirds. Ja. Ir cilvēki, kas vienkārši naida pilni, viņi neiegūs prieku, kamēr nebūs tam otram darīts pāri. Ja. Varbūt grēcīgs sirds, varbūt mīlošs. Ja. Līdz ar to mūsu sirds ir tas, no kura nāk ārā mūsu patiesā rīcība. Un reizēm tā mūsu problēma arī draudzēs un kristīgajā pasaulē, mēs ļoti daudz zinām, un mēs varam ļoti daudz lietas citēt, zelta pantus un tā tālāk. Un piemēram, Jāņa 3.16, reti kurš viņu nezinās. Bet katru reizi, kad mēs jau tie, kas viņu to pantu zinām, mūsu sirds nevienmēr tur ir klāt. Mēs viņu citējām, un viņš ir tādā prāta līmenī. Viņš vairāk no sirds, mēs vairs bieži vien nesaturam to vārdu dziļumu. Vai, kad skaitām tēvreizi, vienkārši ieslēdz automātika, un tā. Bet Dievvārds saka, ka tas neder Dievam. Dievam nav vajadzīgs mūsu āršķirīgā informācija, pareizās frāzes, pareizās lūkšanas. Ja tas nav no sirds, tas nekad neaizies līdz debesīm. Dievs dara visu no sirds priekš mums, a mēs viņam tādā frāzē. Teiksim, tas tā kā viens ir iemīlējies, otram grib visu no sirds, no otrs, labi, kas man par to būs? Tu man aizvedīsi kaut ko? Aizvedīšu. Ja, tu būsi labs vīrs, bagāts vīrs? Jā. Labi, tad var būt dara. Un mums līdzīgi attiecības ar Dievu. Ok, Dievs, kāds labums man no tevis? Man būs svētības, ok, būs debesīs, labi. Kas vēl? Ko es vēl varētu no tevis dot? Labi, tad kas man jādara? Tikai aiziet uz baznīcu. Labi. Kas vēl? Noskaidro šo lūkšanu. Labi, noskaidro. Kas man vēl? Jānokrist. Ok. Un ir cilvēki, kas vienkārši iet ticības dzīvē šādā. Viņu sirds nav klāt. Viņi vienkārši, viņus kāds ir iemācījis, viņi tā jādara. Bet viņu būtība tajā nav. Tu var redzēt viņu dziesmās, tu var redzēt viņu lūkšanās, tu var redzēt viņu bībeles lasīšanā. Tas ir tā kā, kaut kāda kultūra, kas ir laba, bet viņu sirds nav tajā iekšā. Un viņu sirds ir tālu varbūt no tā kunga. Un mums katram varbūt tāda brīža, ka mūsu sirds varbūt prom no tā kunga. Jeremijas pravietis pat atklāt saka, viņš dzīvoja reliģiskā kultūrā. Pravietis ir Jeremija. Viņš par saviem tautas brāļiem, kuri pienes templī, upurs, kas daudz ko tur Dievam dara, viņam ir atklāsmes. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Ja? Kas to var izdibināt? Un tālāk saka, bet es tas kungs izpētu sirds un pārbaudu īks, lai apmaksā tik vienam pēc viņa ceļiem. Dievs redz mūsu sirdi. Mums viņa priekšā tēlot, tas ir domāt par Dievu, kāds viņš neeksistē. Dievs nav Dievs, no kur var kaut ko noslēpt. Mēs visu laiku esam viņa priekšā. Uz ar to mums var būt nepareizs priekšstats par to, kāds ir Dievs. Jo Bībelē teiks, ka Dievs ir visur esošs. No viņa nekur nevar aizbēgt. Visu, ko mēs esam darījuši, viņi zina, viņa priekšā tas ir pierakstīts. Un vienīgā iespēja ir atzīt, nožēlot to. Savādāk tas mūs vienā brīdī var panākt, mēs no mūsu grēka neaizbēgsim. Mūsu grēks mūs tiks klāt. Ja, un līdz ar to Dievs grib mums palīdzēt, bet bieži mūsu sirds ir viltīga. Mēs tā kā, vai te tiešām vajag tik traki, vai tiešām vajag... jūs zināt, kāda ir mūsu cilvēks sirds. Reizēm mēs gribam izlavierēt. Mums nepatīk bieži vien taisni, mēs tā kā caur puķiem labprāt pārunātu.
Jā, bet Dievs ir taisnīgs, viņš runā tā kā ir. Un līdz ar to grēcinieka sirds ir sirds, kas vienmēr grib izvairīties no Dieva. Teiksim, es pats esmu bijis grēcinieks. 20 gadus es augu necīgā ģimenē. Un tagad es iemīlējos meitenē, kas ir kristieta, un viņa sāk iet uz baznīcu. Mana sirds bija tā kā, es saprotu, es pagāju, vispār negāju uz baznīcu. Un viņi saka, jā, bet es gribu draudzēties tikai kādu, kas ir ticīgs, un mana sirds. Nē, es jau arī ticu augstākam spēkam, jo es jau arī esmu bijis baznīcu. Mani seņši tur nāk no tādas konfesijas un tā. Un tā sirds tā kā es varētu izskatīties labāk. Un es ieraudzīju, kad jā, mūsos ir tendence pielāgoties, bet ne līdz galam savu sirdi atdot Dievam, atdot šo kontroles centru, varētu teikt, Dievam. Bet slavu Dievam, ka bija kāda diena, kurā es sapratu, ka Dievs runā uz mani, un viņš aicina man sirdi atvērt Jēzu Kristu. Un es atceros, ka tajā dienā, kad es iznācu, es lūdzu kopā ar mācītāju, lai Jēzus ienāk manā dzīvē, piedod manas grēkus. Savā sirdī pirmo reizi piedzīvoju kaut kādu jaunu dzīvību. Ieplūda kaut kāds cits miers, kaut kas, ko es nekad nebiju piedzīvojis. Un arī Bībelē saka, Ecehēl 3, 26, 27, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos, sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Respektīvi, mūsu sirds, katra cilvēka no dzimšanas ir viltīga, egoistiska uz sevi vērsta. Un vienīgais, kas šo sirdi var izmainīt, ir pestīšana, ir glābšana. Līdz ar to, ja, teiksim, tu pazīsti kādu neticīgu cilvēku, kādreiz tu pat izdevies viņu atvilkt uz baznīcu, un tev liekas, jā, tur jau viņš var sākt, bet kamēr viņš nemanto pestīšanu, kamēr svētais gars viņā neienāk, tur nebūs ilglaicīgas izmaiņas. Ir jāpiedzīvo jaunpiedzimšana. Es atceros, ka bija viens brālis, viņš nebija brālis, viņš, kā saka, teiksim tā, reliģijos vīrs, kurš gribēja draudzē pastāstīt par kriptovalodu, modernu kriptovalodu, pirms vairākiem gadiem. Un viņš prasa, vai es varu atnākt tur pastāstīt draudzē, kā tur daudz cilvēki, uzreiz visu kaut ko varbūt izpārdot. Tā, es jums saku, zin kā, atnāciet tur, varbūt uz dievkalpojumu, pēc dievkalpojumu parunāsim. Un skatos dievam laikā, viņi nav. Tad nereti mums ir, ka mēs pēc svētdienas aiztinam arī uz aizlūgšanu. Un skatos, es jau sāku aizlūgšanu, tad cilvēki stāv kā 10, un viņš tā kā vienkārši viņi ienāk tur 2 puiši. Es domāju, tā, svētdien nav dzirdējuši, tagad tikai noslēguma aizlūgšanas, padomās, kāda jēga viņiem bija. Bet es skatos, ka man tie cilvēki iet uz beigām, par ko mēs aizlūdzam, viņš pieceļās tas viens puisis. Ko tagad viņš sāks visiem te stāstīt, es esmu kriptovalūtu pats labākais, Nē, viņš atnāk un nostājas uz aizlūgšanu, un es viņam saku, par ko tu gribi lūgt. Un viņš saka, vai jūs varētu, es nopirku jaunu krustiņu, es gribētu, vai jūs varētu viņu iesvētīt. Un tā kā es nenāku no katoļiem, es nezinu, ko to darīt, un es viņam saku, krustiņš tas ir labi, jauki, bet vai tu zini, ko nozīmē krusts? Ko krusts simbolizē? Īsti nē. Es viņam saku, bet vai zini, ka Dievs ir nācis, tev mīlējis, un Kristus, viņa dēls pie krusta ir nomirs, lai tev piedod grēks, lai tev dot jaunu dzīvi. Es saku, un es saku, vai tu gribi, labi, krustiņš viens, bet vai tu gribi, lai tas Kristus, kas pie krusta tev mirs, ienāk tavā dzīvē? Un viņš saka, jā. Es viņu vadu grēcinieku nožēlas lūgšanā, par viņu lūdzu, un skatos, viņš sāk raudāt. Viņš vienkārši sāk raudāt. Un saka, ka Dievs viņam pieskarās, un viņš vienkārši raud, tur jau peļķi sāk parādīties. Un saprot, ka Dievs kaut ko pie viņa dara.
Un pēc šīs lūkšanas mēs runājam, kas tas bija? Es saku, Dievs tev pieskārās, Dievs piedēv tavs grēks, ja esi tavā dzīvē. Un tad mēs tur bišķi parunājām arī par to kriptovalūtu, bet tas viņam pilnīgi nebija vairs svarīgi. Viņš bija piedzīvojis kaut ko. Viņš stāsta, ka viņš bija meklējis, viņš bija daudz kur gājis, viņš bija tuvu pašnāvībai. Un vienā brīdī vienkārši Dievs savā žēlstībā viņam pieskārās. Un tad, kad mēnesi es viņu nesatiku, un tad es dabūju viņu numuru, domāju, uzzvanīšu, kā viņam iet. Un viņš saka, Klau, es nezinu, kas man noticis. Es vairs nevaru pasmēķēt. Es nevaru padzert, es to mūzikas nevaru paklausīt, es gribu lasīt Bībeli. Kas ar mani noticis? Saku, Dievs ir devis jaunu sirdi. Jā, un neviens viņš vienkārši pats pašā viņā nāca šīs jaunās tieksmes Dievu. Viņa dzīve ir mainījusies. Jā, un ar to slavu Dievam viņš ir brīnišķīgs brālis arī tagad precējies un dzīve sakārtojas. Jā, līdz ar to es redzu, ka mūsu cerība ir tikai pestīšanā. Bet reizēm, kad mēs esam arī glābti kristieši, vai no mums šī dzīvība turpina nākt, vai viņa plūst no mums, vai šī Dieva mīlestība plūst no mums. Jā, ir lietas, kas mūsu sirdi arī var nocietināt. Līdz ar to pestīšana ir tikai sirds pārmaiņu sākums. Tas ir pats svarīgākais, bet tas ir tikai sākums. Sākas cīņa par varu sirdī. Kurš valdīs manu sirdi? Pāvils diezgan skaidri saka, ir miesas darbi, ir mūsu pašu dvēseles cenšanās, ir sajūtas, ir dvēseliskums, un tad ir Dieva gars. Ja, un ar to ja pirms tam mēs centāmies savu prieku iegūt dažādās lietās. Teiksim, kur mēs cenšamies? Jāliek kaut komēdiju. Visi tagad iet uz stand-upiem, ir klausīties tur stand-up. Vai, tu nevari iegūt prieku, tu višķi ierauji vai ne, un tad tu jūs priecīgāks prāts, tad tu esi atbrīvojies. Dažādi tādi palīgi līdzekļi, kā kļūt priecīgam, būt priecīgam, aizbraukt uz kaut kur uz paskatīties. Jā, bet tās ir tādas lietas, kas kaut kādā ziņā ir laicīgas, kuras arī cilvēki, kas ar to nepiedzīvot. Un ar to mūs sākās, kur mūsu sirds sāk mācīties iegūt prieku citās lietās. Respektīvi, kādiem liekas, ja tu kļūsi par kristieti, tu nevarēsi darīt to, tu nevarēsi priecāties, tu nevarēsi baudīt dzīvi, tu būs vienkārši reliģisks spēks, kas dodas uz baznīcu. Patiesībā Dieva vārds nesaka, ka kristietim jāatsakās no prieka, baudas, izpriecām, bet pamainās fokus, kur viņš gūst prieku, no kā viņš iegūst garīgu baudu un kas viņam atnes mieru un atvieglo. Pāvils Kolosiešiem diezgan skaidri runā, kādām izmaiņām jānotiek kristiešu sirdīs. Līdz ar to nav vienkārši jāapstājas kaut ko darīt, vai jāpārtauc tagad, bet tieši otrādi ir jānomaina fokus, kurš ir man prieka avots, no kurienes iegūst to lielāko gandrību. Ja Pāvils Kolosiešiem 3:8-16 saka, kas mainās, jāmaina ar kristīgu cilvēku dzīvē, kur sirds jau ir, kurā ir Jēzus. Viņš saka, bet tagad to visu apmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē, nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Tātad viņš kristiešiem saka, ir šis vecais cilvēks, šī vecā domāšana, šis bezdīvīgais dzīvesveids, kurā jūs likāt, es būšu pasargāts, ja samelūšu, vai es iegūšu vairāk, ja es tur pakrāpšos, vai man būs bauda tajā. Un ar to tā, kad cilvēkam bija slikti, viņš iet pie šīm lietām, kas viņam atnesīs šos mierinājumus. Bet viņš saka, bet to visu novelciet un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēva. Respektīvi, tas jaunais cilvēks tevī, viņam jāiet kaut kādam pārveidošanai, viņš ir jāapģērb, viņš ir
Restīvi, viņš tā teiksim, tad, kad Dieva izredzētie, svētie, mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesam, citam piedodat, un ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un tur tāds vairākas pamācības, kas parādīsies, ko mēs ieraudzīsim un ieraugam, kas dod mums šo dzīvību šajā jaunajā sirdī. Un pār visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet citu visām gudrībām, psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādami savā sirdīs Dievu. Restīvi šie grēcīgie paradumi, kur mēs meklējam prieku, mierinājumu, viņi ir jānomaina ar to, kā Dievs dod prieku. Nu, respektīvi, piemēram, ja cilvēks meklējas prieku dažādās laicīgās lietās, tad Bībele saka, meklēt prieku savā kungam. Kur var meklēt prieku? Kur bērns meklē prieku? Gan pie saviem vecākiem. Bērnam, kad ir slikti, viņam vajag kādu, kas viņu nomierina, kādu, kas viņu iepriecina. Bērniem saucamais un jums ir tie saucamais spoguļu neironi, kad ja ir taisīti tādi eksperimenti, teiksim, skatās bērnu visu mammu un priecājas, tad bērns arī sāk priecāties. Ka mamma saka, jē, tad bērns, ja, un ka mamma, dusmīgi, tad bērns sabīstās. Bībele saka, meklējiet manu vaigu. Dievs saka, meklējiet sastapšanos ar mani. Un reizēm ne visiem mums ir šī pieredze, ko tas nozīmē meklēt prieku attiecībās saviem vecākiem. Vai iet pie vecākiem grūtā brīdī un iegūt, ka viņi mūs, un iegūt šo mieru no viņiem. Teiksim, ka mani bija slikti, es nekad neesmu varējis aiziet vienkārši pie tēva un parunāties pa dušām, kalptiešām, ja no sirds uz sirdi. Un es saprotu, ka man likās, man pašam sevi ir jānomierina. Man pašam jātiek visu galvā savām emocijām. Jau kādreiz audzināšanā bija, ja tev slikti visai kaktā, izraudies, tiec pats galā. Un tas mūsos iesēja domāšanu, man visām lietām pašam jātiek galā, ar savām emocijām jātiek pašam galā. Bet Dieva vārds, un apmēram 60 psalmi ir tādi, kurus mēs, tā kā Dāvids vai psalmi, sūdzās Dievu, viņi sauc uz Dievu, viņi savas emocijas nevis patur sevī, ja, bet viņi atdod Dievu. Un nereti mūsu sirds kļūst cietāka, vientuļāka, tāpēc, ka mēs esam iemācījušies paturēt visu sevī, visas emocijas, visu nospiest, ja, kā latvieši saka, liku bēdu zem akmeņa pārgāju slavēdams, ja, kristīgā versijā. Es nevis to bēdu iznesu, bet es vienkārši, kungs, es vienkārši slavu tev, kungs, bet īstenībā tā sāpe tur paliek. Bet Dieva vārds saka, nest viņu priekšā, atdot savu sāpi. Teiksim, Filipiešiem diezgan skaidri saka, priecājieties iekšā kunga, ja? Filipiešiem 4:8. Priecājieties iekšā kunga, vienmēr es vēlreiz teikšu priecājieties. Tad Bībele saka, tev ir jāpriecājas. Jo, ja tu nepriecāsies, tu meklēsi prieku citur. Un kur veidojās atkarības? Atkarības ir tad, kad cilvēks meklē mierinājumu, iepriecu vielās, lietās vai leduskapī. Viena lieta meklē leduskapī. Es slikti diena. Jāiet pie mani glābēja. Vakardienas kūciņa. Šokolādi. Tad apēdam. Jā, visi tagad ir miers, bet miers neatnāk, jo problēma atrisināt. Vēl ir. Bet tā ir mana vīra kūciņa. Vai sievas kūciņa. Viņš jau tāpat ir esens. Un mēs aizējam pilnīgi, un mēs nespējam apturēt. Tāpēc, ka mēs meklējam prieku ne tajā virzienā, ne tajā lietā. Un ar to viss ļaunums ceļās no labām lietām. Ja cilvēki saka, ja Dievs ir radījis, ja pasaulē ir ļaunums un Dievs radījis ir pasauli,
Tad pats Dievs ir ļauns, jo viņš radīja ļaunumu. Nē, tā nav. Dievs radīja visu labu. Bet ir tāda frāze, jeb vārds, ko es lietoju, lai parādītu, kā no labām lietām mēs radām ļaunumu. Un tur mums nāk palīgā vid. Zini, kas ir vid? Jā, tā ir viena versija, bet ne, mana versija. Kas ir vid? Vid pirmkārt tas ir veids, tā ir ideja, un tas ir daudzums. Respektīvi, ja kādu labu lietu, es gribu iegūt nepareizā veidā, kā Dievs ir paredzējis, es viņu saprotu. Teiksim, es gribu, vēl kūciņu. Un, ja es viņu aizēju nopērku, tas ir pareizais veids, kā es iegūstu šo labo jauko lietu. Bet ja es viņu vēlos iegūt nepareizā veidā un nozogu, es no šīs labās lietas radu ļaunumu. Restīvi, ja mēs kādu lietu sākam censties iegūt nepareizā veidā, tad mēs to saprotam. Teiksim, tas ir viens. Otrs ir ideja. Ja mēs sākam kādu lietu labu, ko Dievs radīs, lietot neparedzētai idejai jeb mērķim, piemēram, ja tā kūciņas nevis ēdu, tad vienkārši iemet kādam sejā. Es ar šo labo garšīgu kūciņu radu ļaunumu, sāpes. Un trešais ir D, kas ir daudzums. Es apēdu vienu kūciņu, tas nekas, bet ja es apēdu kūciņas, tas man nāk par ļaunu, vai ne? Līdz ar to viss ļaunums, kas pasaulē radies, ir no Dieva radītām labām lietām. Un mūsu izvēles, nepareizais veids, kā tā labās lietas iegūt, nepareizi lietot nepareizētiem mērķiem un ideju, vai nepareizā daudzumā to iegūt, tas viss sabojā. Tāpat arī ar baudu kaut kādu. Dievs viss mums devis bagātīgi baudīt. Bet ja mēs to gribam iegūt nepareizā veidā, piemēram, intīmas attiecības, Dievs dod starp vīru un sievu. Ārpus tā, tas ir nepareizs veids, un viņš bojā daudz kur. Viņš rada kaunu, viņš rada neizticēšanos. Jā, tur ir fizioloģiski, bet garīgi nenāk svētība. Jā, un tas tur mēs varam pasaulē visu kaut ko domāt un tā, bet, ir instrukcija. Otrais, teiksim, ja to baudu mēs gribam lietot nepareizam mērķim, vienkārši, lai es jūtos labi. Dievs nav paredzējis, ka es jūtos labi, vispārējais slikti. Ja? Mēs cenšamies dot, jebkas tas būtu, vai tas būtu prieks. Un arī, ja daudzums ir cilvēki, kas kļuvuši atkarīgi no kaut kādas lietas, vielas, tāpēc, ka viņus laiku meklē savu prieku tajā. Un līdz ar to, bet tajā pa laikā, kā mēs varam, tā ka mums ir slikti, un mums visiem ir pa laikam ir slikti. Varbūt jums nav, bet man ik pa laikam ir grūti, bērni neklausa, tur kaut kas nesanāk, tur es izgāžos. Ir brīži, kad vienkārši emocijas ir lejā. Ko mēs darām? Un mums ir divas iespējas. Jā, tagad justies slikti, redzēt, cik es esmu slikts un tā, un vēl dziļāk iet depresijā. Bet Bībele saka, nē, priecājieties, tas kungs ir tu, Filipiešiem 4:8, nezūdīties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā pateicība ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un tad ir šis apsolījums, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Jēzu Kristu. Tad cilvēkam slikt, viņam vajag mieru. Kur viņš meklēs mieru? Alkoholā? Nezinu. Kaut kur pats sev mēģinās apmierināt, mēģinās pieēsties. Viņam miers ir jāatrod, tikai kurš viņš meklēs. Un līdz ar to grēcīgs sirds nemeklē to pie Dieva, viņi meklē visās šajās lietās, un miers nav. Bet ja mēs zinām, ka mums ir Tēvs, kas mūs mīl, un viņš zina visas lietas, un mēs paļaujamies uz viņu, mēs izstāstām, jā, man bija grūta diena, vai man bija šis, vai man tas sāpināja, un es varu nest Dievam šo grūtumu, es varu piedot tiem cilvēkiem, es varu atlaist, es varu izraudāt, es varu savu sirdi izskatīt viņu priekšā.
tad nāk Dieva mierinājums. Un te man ir miers, kas sāk pasargāt manu sirdi un manas domas Jēzu Kristu. Tā nav teorija, tā ir prakse. Un līdz ar to, tad, kad mēs nemeklējam savu prieku pie Dieva, savu mieru pie Dieva, atrisinājums, mēs paši cenšamies, un mūsu sirds meklē visus šos dažādos elkus, kur viņus dabūt. Ja? Un neatnāk šis miers. Un Bībele saka, kad un tālāk viņš saka, un beidzot vēl brāļi vien, kas ir patiesi, kas svēts, kas tais, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slava, ir kāds likums, kas cilnās, par to domājiet. Restīvi, tava sirds ir atkarīga no domām, idejām, kas ienāks tevi. Restīvi, tu kļūst līdzīgs tam, ko tu ēd vai kas tevi piebaro. un man pirmā izglītība ir žurnālistika. Es zinu, cik ļoti spēcīgs ir vārds un informācijas ietekme. Ja, žurnālistikā mums tā kā mācīja, kad vārds nes funkciju atnest informāciju, atnest aktualitāti un pamudināt uz rīcību. Restīvi, jebkura doma, kas tiek izteikta, nes trīs šīs funkcijas. Restīvi, un tavā prātā ienāk šī lieta kā tāda sēkla, tā doma. Piemēram, kāds sauktu ugunsgrēks. Tad mums pirmkārt atnāk informācija, kaut kas deg, otrais aktualitāte, kāds ietekmē mani, un trešais pamudināt kaut kādu rīcību, kaut ko darīt. Un tieši tāpat arī, ja tu skaties kādas lietas, klausies vienalga mēdījos, tevi tiek sēts dažādas lietas, un kādas tu nobloķē, un mums ir prāts, kas var bloķēt, turēt un saprot, tam neprīt, ne? Bet ir kaut kāda lieta, kas tev iepatīkās un viņš iekrīt tavā sirdī, tas sāk tev pārveidot. Un ir cīņa par ticību, kam tu noticēsi. Ja tu ticēsi, ka tagad tevi slikti, Dievs tevi nemīl, Dievs nav ar tevi, Dievs tevi pamest, tev viss jātiek galā, viss tu esi zem ienaidnieka sagrauts. Bet arī ja tev ir ticība, ka ir tev tēvs, kas ir ar tevi, pie kura var nākt tāds, kāds tu esi, ar visu grēku, ar visu nespēku, visu vājumu, tad tas tev pamudinās nākt pie viņa, ja, un tu iegūsi viņu mierinājumu. To ir cīņa par to, kas valdīs, kāda informācijas telpa ir tavā sirdī. Un kāpēc mēs aicinām lasīt Dievu vārdu? Tāpēc, ka tā ir barība no debesīm. Tāpēc, ka Dievs tevi grib vadīt un mani vadīt. Ja? Un tas nav tikai lasīt rakstus, arī klausīties dziesmas. Šis brīnišķīgs dziesmas, ko mēs dziedam. Bet mums tikai tā, ka savienojas ar ticību, atnāk prieks caur šīm dziesmām. Vai grēku nožēlu. Es ar to vienkārši kā skaņa, kur mēs neielaižam sirdī, viņa vienkārši paliek kā fons. Ja? Reizēm cilvēkiem skan fonā kristīgais radio, un fons ir labs, reizēm varbūt tāds. Bet ir reizēm izlec kaut kāds Dievs esmu pants. Un tu dzirdi, un tas tev uzrunā. Un tas trāpīs tavā sirdī. Un tas sāk tevi mainīt. Ja? Un tāpēc tik ļoti svarīgi, ka draudze savā starpā, ja, ko viņš teica, lai Kristus vārds bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskutiet citu visā gudrībā, psalmiem, himnām, garīgā dziesmā, restīvi ar Dieva vārdu. Ja? Un žēlstībā dziedādam savā sirdīs Dievu. Viena no lietām, kas man vienmēr dod spēku, kad es varu žēlstībā dziedāt Dievam, ne tikai Dievkalpojumam, bet ārpusē. Kas var iet un man šie vārdi iznāk kādu dziesmu no Dievkalpojuma. Es viņu turpinu dziedāt, es turpinu dot Dievam, un tas prieks atnāk, un viņš atnes manu vajadzību pēc prieka. Ja. Es ar to kristietība nav smaga tāda reliģiska, kur man tagad savā spēkā ir jācenšas būt svētam. Mūsu sirds ir pilnībā atkarīga no Dieva vārda. No prieka, ko viņš dod. Un Bībelē teica, ka Dieva valstība ir skumjas, bēdas un netaisnība svētajā garā. Vai ne? Vai kā tu teici? Dieva valstība ir miers, prieks un taisnība svētajā garā. Līdz ar to gara auglis, prieks, miers, mīlestība, kur tas parādās, mēs varam teikt, šī cilvēka sirdī ir Dievs kaut ko darīs, viņš ir sadzirdējis šo vārdu, un tas ir viņā uzklausās. Ja, un līdz ar to,
Kāpēc mums ir jāsargā savu sirds? Tāpēc, ka tas, kas manā sirdī valdīs, tas valdīs mani un vadīs mani. Tas vadīs tevi. Un līdz ar to mūsu sirdīs grib iesēt sāpes, šaubas, nospiestību. Varbūt arī šodien šeit esi un tu dzirdi un saka, šis tāds runātīgais mācītājs, ko viņš saprot no manas dzīves? Neko nesaprot no tavas dzīves. Bet ir varbūt kaut kas tavā sirdī, kur kaut kas tevi nomāc, kaut kur ir sāpes, rūgtums. Ko tu ar to darīsi? Tu viņi paliek zem akmeņa un dziedās labi dziesmu. Vai tu teiksi, kungs, es šodien sacīju, ka es varu nākt pie tevis kā pie tēva, kāds varbūt man nekad nav bijis? Amen, tev nekad nav bijis tās tēvs kā debes tēvs. Un nekad nebūs. Arī labākais tēvs nav tik labs kā debes tēvs. Kurš tam piekrīt? Daži piekrīt. Visi, mēs saprotam, mūsu tēvi vislabāk nav varējuši būt tik ideāli perfekti kā mūsu tēvi. Tāpēc mums ir tēvs debesīs, pie kur es varu nākt, kāds es esmu. Zinot, ka bez viņa žēlstības manī nav nekā laba. Tur tā viltīgā sirds, kas grib uzties labāku, grib tēlot kaut ko. Tas nekad nav īsti. Ja, bet tad, kad tu apzinies, ka tev ir tēvs, tas tevī sāk no šīs sirds plūst dzīvība. Un kur var dabūt šo dzīvību? Ja viņš teica, es jums došu jaunu garu. Ko Jēzus teica? Jāņa 7:37-39. Un beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca. Ja kam slampst, tad ja kādam slampst pēc miera, pēc prieka, pēc brīvības no atkarībām, brīvības no grēka, no vainas, no salauztības, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņa miesas plūdīs dzīves ūdens traumas. Un ko viņš par to sacīja? Viņš sacīja to par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Ja? Jāņa 7:37. Jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija gājis skaidrībā. Līdz ar to šīs dzīvības ūdens, šis monopols pieder Kristum. Tikai nākot pie viņa, pie mūsu pestītāja, mūsos var atvērties šī dzīvības, mīlestības, varētu teikt, strauma. Tas nav no mums, tas nav ne no viena cilvēka. Tas ir pats Dievs, kas grib tevi svētīt, grib tevi uzrunāt. Un ar to Jēzus varbūt arī tev šodien saka, man saka, mums šeit draudzēji, jo draudzē arī savs sirds ir. Ja? Un tā ir veidojas no jums cilvēkiem, no jūsu sirdīm. Ja saka, ja tev slāpst, ja tu ilgojies, ja tev vajag prieku, mieru, svētumu, brīvību, tad tas ir pie manis, ja es saku. Es esmu uzvarējis to grēku, es esmu uzvarējis to atkarību, es esmu ciets par tavām sāpēm, es visu to esmu dabūs. Es visu krustā uzņēmu tikai grēku, bet arī visas sāpes un ciešanas. Tev vairs nav jādzīvo ciešanās, tev nav jādzīvo nospiestībā. Tu vari nākt pie manis un atdot to. Un tad, kad mēs piedodam saviem pārdevējiem, mēs šķīstamies no tā visa, kad mēs sakam, kungs, esi tu mans prieka avots, esi tu mans miera devējs. Mūsu sirdī sāk parādīties tāda saikne ar debesīm. Parādīties prieks, ko mēs neesam pirms tam pazuduši, miers, ko neesam pirms tam pazuduši. Ja, un tāpēc kristiešu dvēselē ir jāiet caur šim svētapšanas procesam, kurā viņi ierauga, un sāk uz āru celties tie netīrumi. Ja esat kādreiz mazgājuši kādu kafijas krūzi, ja un apakšā ir netīrumi, tad jūs sākat liet iekšā tīru ūdeni, un tad sāk pacelties tie netīrumi. Un tagad cilvēks nāk pie Kristus, sāk Dievs celt ārā visus šos netīrumus. Viņš ir ārprāts, tik grēcīgs cilvēks. Šī lieta, šis man jāmaina. Nekad tas nebeigsies. Dievs dara. Un jo ilgāk mēs staigājam ar Dievu, sāk celties un iztīrās, ka mēs varam būt brīvāki, spožāki, no spožuma spēku. Un tas ir svētapšanas process, kurā Dievs viss mūs ved cauri, arī mani, arī tevi. Mums vienkārši tur ir jādara. Un ar to, lai draudzes sirds būtu pilna ar dzīvību, tavai sirdī jābūt pilna ar dzīvību. Tevī, manī jābūt, bet tas nav no mums, tas nav atkarīgs no mūsu emocionalitātes. Ja tu varbūt esi iekšēji introverts, šis klusais cilvēks, ja, kas varbūt nav tik skaidrs kā es, bet arī tu vari piedzīvot šo prieku, iekšējo mīlestību
Un tā kā ekstraverts priecājas, redzēt to viņa sejā. Tā kā introverts priecājas, redzēt to viņa acīs. Viņa acis smaida. Jā, viņa varbūt seja, bet acis smaida. Jā, līdz ar to mans novēlējums ir, un es gribētu, es zinu, jums rakstīts kārtībā lūkšanu pēc Dieva un dziesmām, es vienkārši aizlūku tagad kopīgi, un tad mēs vēl varam arī lūgt. Ja šodien tu esi tavā sirdī, tā kā kaut kur varbūt ir kaut kādi akmeņi samest tavā akā, vai tu kaut kur esi, nezinu, šūdens, viņš varbūt ir kaut kur saindējis, vai kaut ko esi ļaus iesēt sevī to, ko nevajag. Tu vienkārši var nākt, to nest pie Dieva, lai viņš tavs sirdēs. Lūksim Dievu.